tālu es netiku. Vo? Ew. Ew. Nu! Ir! Pistā robā, tā viss, izbeidzās. Oi, bau! Stūmjam! Nu jā. Vai pat negribu griezt? Nu jā. Tātad mēs ar Aivaru esam divi pietiekami traki džeki, lai mēģinātu šajā E3 sastajā kopīgiem spēkiem bez iepriekšējas pieredzes iecelt lielāku motoru. Un šis ir mūsu piedzīvojums. Pirmajā epizodē jūs tagad redzēsiet, kā mēs mokam šo nabaga veco 1.6 un kā mēs viņu mēģinam nokaut. Tālāk sekos epizodes ar skrūvēšanu, mēs ņemsim ārā šo motoru, tad mēs metināsim šo bembi un stāsts būs garš, stāstam būs labas beigas un cerams ziemā Aivars varēs kārtīgi mest slīpi ar šo skaisto 3.8. Tā kā piesako manam kanālam, lai nenokavētu nevienu epizodi. Tātad no Aivara es saņēmu šādas ziņas. Motori klaboņi pilnīgi, un pēc tam... Ko darīt upīt, ja man ir temperatūra jau uz sarkanā? Un tad es video... Man viss upīt, man bizdēts motors. Man viss tikko atteicās. Man pat noslāp mašīnu, kur šis ir tirsā. Nu, nekur tālu es netiku. Jebal vienkārši. Un jā, tagad mēs braucam glābt Aivaru, vilksim viņu mājās, jo mājās Aivaru jau gaida nākamais motors. Šito viņš jau bija paredzējis nokaut, bet diemžēl nepaspēja aizbraukt līdz mājai, lai forši iefilmētu un nokaut viņu. Tā kā viņam viņš nomēra pa ceļam, braucam tagad glābt Aivaru. Braucu, un re, kur ir BMW. Bet pats Aivars jau ir izbraucis mājā. Tagad jābrauc pakaļ Aivaram, savāksim Aivaru un brauksim pakaļ BMW. No. Es esmu klāt, jo. Un tu vēl iznāk. Čau! Aivars ir ieradies. Tā, kas te tālumā ir redzams? BMW 36. BMW, labi stājamies. Un ejam skatīties, ko tur Aivars ir sadarījis. Un jāieslēdz. Tātad esam pie Aivara 3.6. Kas notika, Aivar? Nu neko, bet sēda no gongas braucām mājās un jau sāk klabēt, redz motors. Sēka klabēt. Mēģināju tik līdz mājām, redz, nedavilku. Noklabēju motors līdz galam laikam. Galā. Jā, viņi nāk ārā. Redzi? Nē, man jau te viss cauri nāk ārā. Un tev nav taču vēl viens šitāds bagāžniekā, tev nav skrūvējamais? Te augšā viņš ir. Ew! Nē, bet tas tajā reiz attasīja, viss bija tukšs. No, Atceries, tu teici. Ew, izaks! Zagļi! Un kas te? Mašīnas mainās. Bet, Daudz firmi. depozīts. Nauda motoram. Bet, jā, ir izakts. BMW ir izakts. Bet vismaz spoilers ir. No, spoilers gan ir. Nu, kroče. Ņemsim lampu ārā. Iemauc šito galu iekšā. Pievelcam un šito spraudu. Un rītīgi stingri uzspied, nu lai neaprauj. Vo, ir jau ārā, tur jā tāda maz vīta. Tas arī? Nē, tas nenāk. Vo. Un tad vajadzētu būt vēl apakšā, iespējams. Bet iespējams tāpat kā man, nekas netur cits. Šitais jau paspēj. O! Vo! Un pagaid vēl viens. Vēl viens štekarīts. Vēl viens štekarīts. Vai griez ārā visu lampu, es domāju. Nē, ņem kā štekarīts. Bet jā, toču. Tā kā izņem šitā vienkārši. Bet kur lai viņu iebauž? Nekur, lai mētājas. Un tagad vienkārši šitan mauc cauri. Šitan, jā. Jā. Nē, nu tā kā āķis. Nu jā. Jā, šitā un viss. Un piestiep ar roku. Šita skatītāji nav skečī. Mēs esam profesionāļi īstenībā. Opsies. Mēs zinām, ko daram. Bēmis jau tagad kustās.
Bet viņš jau uz leju vilksies. Jā. Piežņauts tās lampas kopā, sēlēc kaut kā tos vadus. Pacēl galvenais tos puldzīti mazo. Šitā būs. Ir! Tikpat kā jau rūts nākamais motors. Viss ir stīgā. Kur jau vairs nekas Tā, nepaliks. izņem galu un... es nevaru vienu rūtu. Un laižam. Aivars ir piesprādzējis drošība pirmajā vietā. Tā, viss jānostiep striķītis. Stiepjam. Un ir nostieps. Un aiziet. Bembers. Tikpat kā pats brauc. Viss čotki. Tā jau tiekamies, tā kā mēs esam kaut kur tikuši. Vai notiek kaut kāds akšens pa ceļam? Es varu nesapratu. Kroši mēs apstājāmies tikko un Aivaram rāc. Stropi manu sačakarēju. Aivars sačakarēja man stropi labo. Jaunu, spīdīgi stropi. Stumē rokām. Stumšu jau pa bēnbi jau neizstumsot. Laikam jau neizbrauc. Bet tik tālīgs labi, mēs esam ar Aivaru jau pusi nobraukuši un visi forši, ne? Jā. Viss normāli. Komprimizētas vispār nevaru, bļa. Jā, es jau... Blin, man liekas, Aivaram viņi iespirk jaunu stropi. Mēs, tā kā būs rāviens, tā viņu pāraus reāli. Un ik pa brīdņam tā kaut kāda rāviena ir. Kā varēja šitā notikt? Nu es jau bremzēju pa pilnām, man vispār nebremzēju. Es nezinu, cik kamerā labi redz, bet ir briesmīgi. No pirks ir cauri. Jāiet pasīties, cik stropi maksā. Mēs tieši piestājām pie benzītanka. Nē, bet zini, kas sudīgais reāli vienkārši, man bija pilns pedāls ar bremzi. Jā. Man vispār... Nu, tāpēc jau redzēju, es jau ar tur tajā tālajā krustojumā ritīgi laicīgi jau atlaidu. Labi, ejam, vlogojam Aivaru, kā Aivars šopingojas. BMW durvis paliek vaļā, jo Aivars jūtas kā mājās. Stropas būtības. Tāda, stingra. Jo mēs tikko redz Aivars uzbrauca virsū uz stropēju. Kas tā ir? Rekur tā. Tā jau ir ar to puļu, ar to pievelkamo. Jā. Nu labi, laikam jau mēģināsim braukt kā ir. Jā, nav. Paldies! Tātad mums tomēr iznāca jau kā pārdevēja ārā un parādīja, ka ir stropa. Šitan īstenībā var braukt, tāpēc, ka viņa novelk savu vīru klienta kartu un dabūja atlaidi. Tagad samainīs ātri un turpinās ceļu. Zādāk jaunā štropa, redzi kā Aivars te jaunā štropa. Es sen nav ēdis, redz, apēda pusi. Tātad mēs esam gandrīz galā un tagad motoram teorētiski vajadzētu būt atzisušam. Augsts, ledus klucis. Un mums ir liela cerība, ka tūlim viņš pieliks. Un Aivars momentā skrienu filmē tā kameru uz to krustojumu. Un Aivars momentā griež saules līdz galam. Vienkārši. Nē, nu es nezinu. Jā, nu kas? Nu nekas jau nenotiks. Nē, es vēl nepūtīšu. Nu mēģinu šķilt. Es domāju, ka vajadzētu. Cerams, sajies. Ja kas es rauju nost un tu uzreiz brauc. Viņš tev neuzbrauc, ne? Labi, vēl nē, viņš švaki griež. Bet griež. Būs kontents tajā krustojumā. Būs kontents no Aivara. Pirmajā robā liktās. Pirmajā, vienkārši līdz galam. Būs. Tagad vajag pagaidīt, lai palādājas. Tā, tuliņ cerību. Jo mums jau vajag, lai viņš vienkārši pielec, nu. Ko nesaprot? Ko tas BMW nesaprot no mums? Tā. Cerams, ka pieliks jau kaidī. Šķil! Turpini! Turpini! Bet likās beigās. Es sāku gāzi spaidīt. Bet moš nevajag, moš jau viņš lejās pāri. Neizsvaidi gāzi.
Blin, tik tu! Jebā. Vajadzētu būt. Nu jau bija dzīvības patīns. Tu bet būs tā, nu tu kā tu jau Jābūt. Nav variantu. Pagaidām pēdējais mēģinājums. Pēc tam tev ir kurāķi uzlādēties? Tev iesur variantu. Ja, nu kas mēs naktī atgriezīsimies vēl pēc tā. Pašlaik mums nav laika. Neko nedara, es darīšu visu. Bet atkal bija divi te. Jā, divi. Tātad pagaidām mums nesanāca vēl piešūt Aivaru BMW, bet mēs vēl nepadosimies. Tagad jāizbrauc citas ielas sakārtot. Pulksnis jau ir daudz, ir jau 10. Un tad mēģināsim atkal. Tātad nekur jau neesam palikuši. Ir gandrīz 2 naktī. Un tūliņ mēģinās dabūt dziesmā BMW. Paga. Pat bija, tā kā dzirkselīt. 2 naktī aktivitātes, parāds arī paštaisīt krokodīlu, bet tie labākie. Tie būs tie, kuri piešķils tuliņu viņu. Tur jau ir jaudi. Tas jau ir kaut kādas skaņas. Davai, Aivar. Davai. Nākam skatīties, kā tas izskatīsies, ka pieliks. Izslēdz pečku ārā, nogriez. Tā jau ir ar pirksiem. Nē, pagaid. Maģiskais puķiņš. Ir pociņa. Tikai nesūd negrib. Nu labi, tas tā. Puisņī. Davai. Paspēj bišķi pedāli. Pag neizpaidi. Pagriez. Paga, piesapē. Blin! Kādas ir emocijas? Nu, žēl ir īstenībā. Neko jau neredzu. Īstenībā ir žēl. Jo cerības bija liels, nu vēl pēdējo reizi godam. Nu nav, jā. Nu tad. Jā. Davai, es nepūšu tad. Da jābūt. Tas jau reāli jau tikai jau. Pagaidām bišķi pastāv. Nu! Ir! Ei, tas bija jau reāli jau rūca. Nu! Būs. Jābūt. Ei, tur reāli. Neko nevajag pūst tātad. Ok. Vai bija nepatīk, Man jau ka bukai pūst. toči jau bija. Galvenais ir nemīs. Nu! Turi! Viņš jau rūs, jau nikrums no 1.6 nāk ārā. Nu? Tur vajadzēja turēt. Jo klapēja. Jā, klapēja. Kāpēc neturēja? Viņš reāli pieleca, Aivar. Viņš pieleca. Reāli jau. Šmaka ir īstā. Ei, tas ir. Nekūp jau. Nē, bet reāli. Tev vajadzēja turēt vienkārši tajā brīdī.
Jā, tur jau gan jau rūca vienkārši. Jau rūca. Davai. Turi. Līdz galam, līdz galam. Jau, bet tad ir jātur. Ja, labi, noslēp. Velkam prom viņu tad. Nu jā. Tātad, es nezinu, es ceru, ka kamerā kaut ko redz. Mēs tagad ripojam prom uz noslēgtu ceļu ārpus Latvijas. Tātad, nē. Esam principā Krievijā. Tūliņ līks atkal vadas klāt. Atej šito logu! Lai mēs labāk... Davai, mēģini! Davai! Nē! Aivars! Tas jau piebrunzot, tu nevar samest. Ej, tu nos! Tā kā, saprot, tas ir izdarās. Mums viņš paspielikt, tagad pamēģina bišķīt, bet ilgi nē. Ui, nē, acis vispār savus labi, es piebraukšu klāt. Bet tas ir izdarāms, Aivars. Jā, man vajag kaut kā baigi, jā. Šitā, ja būtu, tad būtu ideāli. Nu, mošu braucam uz to krusējumu, tur nav kalns uz leju tā. Nu, varam mēģināt, kā tu teji, tad, ka... Nu, es piebraukšu te pie aizmugurs un apbrauksā. Davai. Ej, tu, bet tas ir izdarāms, es paspēju visu izdarīt. Ej, tu nost. Esam next location. Un tagad... Tu nav parkingā? Jā, es arī jūtu atduri. Davai. O, ir. Stumjam. Iet. Nu, kas var pabraukt Auģiku? Kroči, jā, tur vienkārši redlainā. Es redzu. Bet nezinu, ir. Ja es pamēģinātu sportu, es biju pirmajā, man atstāt ķipa D un sporta režīmā. Varbūt. Var mēģināt. Nu? Tā ieliek, pistā robā, tā viss, izbeidzas. Nu, izklaus, ka te jākauj miers, ne? Nu, bet jau uz vietas, vai nu man jābūt? Nu jā, bišķi vajadzētu pabraukt no Audi, ne? Jā. Mēs kā pieliks, tā mēs aizstumsim uz atpakaļ. Kaut gan vieglāk ir uz priekšu stumt. Jā, jums jau jābūt gatavībā. Nu, davai! Stumjam! Turi! Nu, gan laikam. Bet zini, nenoklapēja. Atkal viņš tikai pārvārījies. Toču, nemirsti. Nemirsti. Paga pārdosim. Tā tad esam noskaidrojuši, ko, Aivar? Ka 1.6... Motors ir labs.
Tikai negriežu. Nu jā, švaka griež, bet redz, ir nemirstīgs. Mietiņš netaisās. Vēl jau tikai silts. Nav jau kāds. Vēl jau var pamēģināt piešķilt. Bļaļ. Bet ir labi. Nu kaut kā tā. Nu tālāk Jā. sekos kaut kāds jaudīgāks motors, kaut kādu vairāk cilindri. Loģis 6. Tas jau tā neiet, gan jau. Temperatūra ir. Ir beidzot temperatūras. Kāda? Nu jā. Vai pat negribu griezt? Nu jā. Nu labi. Vilksim mājā un tad jau... Bet tā skaņa ir tāda, ka man atkal tā kā varētu. Jā. Aķis tā kā, bet nu Jā. gan jau, ka nē. Nu gan jau, ka būs labi, ne? Vai mēģinās Pietiks vēlreiz? gan jau. Nu jā. Nu ko jau vairs tur Tad jau rādīsim jums kaut kādas tālākas darbības. Tā tad ir 237, telefonam 3% un visi kā pienākas. Parādījām, ka 1.6 ir nemirstīgs dzinējs. Paldies, ka noskatījies, un ja to vēl neesi izdarījis, piesako